Kāpēc es aprīlī pārdevu PAS akcijas? Protams, ka mans publiskais portfolio rada man iekšēju izaicinājumu tevi pārsteigt un arī parādīt, kā ar maziem ieguldījumiem un regulāriem ieguldījumiem ir iespējams panākt diezgan iespaidīgus rezultātus. Tu jau zini, mans mērķis ir 15% gadā vai vairāk. Un šī ir viena no atbildēm, kāpēc es pārdevu aprīlī PAS, jo tādējādi es mazliet paskrūvēju augšā portfolio kopējos rādītājus. Bet vēl svarīgāks iemesls, kāpēc es to izdarīju, ir mani bāzes nosacījumi, jeb noteikumi, kādi finansu instrumenti var atrasties manā portfolio. Un, ja šie nosacījumi mainās, es nevēlos vairs turēt šādus instrumentus savā portfolio. Kas tas ir par nosacījumu? Klausies šajā video. Viens no maniem galvenajiem iekšējiem nosacījumiem priekš kapitāla koda portfolio ir izvēlēties stabilus, fundamentālus uzņēmumus, kuri nevar aiziet pa nulli, jo tieši no stabilu uzņēmumu izvēles ir atkarīgs mana portfolio kopējais sniegums un panākumi. Ja pagājuši gadu Pan American Silver vēl bija sakarīgi rādītāji un man patika ideja, plašais klājums pasaulē pa dažādiem kontinentiem un interesantās dividendes, tad šogad, pačekojot stāvokli, es ieraudzīju, ka man situācija galīgi vairāk nepatīk. Es pati neesmu nekāds izcilais analītiķis, tāpēc es izvēlos tos avotus, kuriem es uzticos un kuri sevi praksē ir pierādījuši kā tādi, uz kuru apkopojumu var paļauties, un tas manā gadījumā ir vienmēr Simply Wall Street un vēl dažas citas aplikācijas. Simply Wall Street ir labs ar to, ka vienkārši uzmetot aci, tīri kā spēli, ir uzreiz redzams sarkans, oranžs, no-go un zaļš vai zaļganīgs, tad es varu skatīties tālāk šo finanšu instrumentu. Pan American Silver savas pozīcijas ir zaudējis, tāpēc es sapratu, ka es no tā gribu pēc iespējas ātrāk atbrīvoties, kamēr tas nav ar kursu nogāzies lejā, lai arī šobrīd kurs pēc vēsturiskā kursa atrodas zemu un teorētiski pēc čārtu tehnikas kurs varētu kāpt vēl augstāk. Tomēr, kā jau teicu, es izvēlos stabilas vērtības un labāk mazus un stabilus ienākumus, realizējot kursus svārstības, piemēram, kā šajā gadījumā, nevis iegādāties kaut kādus nestabilus uzņēmumus vai riskantus uzņēmumus. Apskatām tad kopā TradingView, kuras vienmēr pieņemu lēmumus par saviem treidiem, jo principā pat ilglaicīga investīcija ir treids. Ko nozīmē treids? Tas nozīmē, ka es nopērku un pēc tam pārdodu. Ja es nopērku šodien un pārdodu pēc 10 gadiem, tas vienkārši ir ilglaicīgs treids. Nu, lūk. Priekšrocība Trade Republic ir tā, ka daudzas akcijas es varu iegādāties caur krāja plāniem, plus ir tas, ka man nav jāmaksā transakcijas maksas, mīnus ir tas, ka es to varu darīt tikai noteiktā laika posmā, kad attiecīgais brokeris veids šos te krājplānu pasūtījumus. Trade Republic tas ir iespējams dažādos intervālos, piemēram, vienreiz mēnesī, divreiz mēnesī vai katru nedēļu. Tad man pašai patīk TradingView, kas ir labs pārskats,
par visu aktuālāko, kas notiek saistībā ar attiecīgo instrumentu. Tur redzi, pirmais iekāpiens, ja pirmais pirkums bija par 25 eiro, pēc tam nākamajā mēnesī, kad kurs bija nokritis lejā, es nopirku vēl vienreiz caur krājplānu, vienkārši izmainīju summu no 25 uz 30, kas ir par 25% vairāk, caur ko es panācu, ka vidējā pirkuma līnija atradās kaut kur pie 14. Un tad, kad kurs sāka iet augšā, tad šis bija tas punkts, kur es pārdevu. Tur bija kaut kādi 6%. Un tagad, skatoties atpakaļ, es, protams, kožu pirkstos, domāju, ārprāts, es tev varētu parādīt tādu klasi, ja, jo kurs turpināja kāpt uz augšu vēl par kādiem, vēl par, jā, gandrīz 30%. Es pārdevu šajā brīdī, kur dienas griezumā sāk parādīties sarkanā svece. Vēl vienreiz es esmu priecīga un pateicīga par katru peļņu, kuru es realizēju. Tomēr gudrāk būtu bijis, ja lielāku iespaidu uz tevi būtu atstājusi, ja es peļņai būtu gājusi līdzi, nevis viņu šeit paņēmusi, un proti ietu ar stop lossu uz augšu, uz augšu, uz augšu, kamēr acīm redzot šeit, piemēram, ar sarkano sveci uz leju, es būtu apturēta. Bet nu ir kā ir, es esmu plusā, un tas atkal uzskrūvē manu statistiku, un kopumā es esmu apmierināta. Svarīgi pirkumi caur krājplāniem bija bez maksas, bet tad, kad es veicu šo pārdošanu, šajā punktā, kur tas dolāru maisiņš man iezīmēts, man bija jāmaksā transakcija 1 eiro. Tas nozīmē, ka manai peļņai ir jābūt virs 1 eiro, lai es tiešām dabūtu peļņu. Un daudz iesācēji sākumā nenovērtē to, cik lielus zaudējumus, īpaši ar maziem līdzekļiem, var radīt transakcijas maksas. Kā jau teicu, tas ir viens no iemesliem, kāpēc es neinvestēju caur Baltijas biržām, jo tev ir novilktas 5 ādas, pirms tu vispār vēl kaut ko esi nopelnījis. Apvienojot šo te iespēju, pieslēdzot smadzenes, mēs varam maksimāli pavairot savu portfolio deltu, nezaudējot naudu sākumā uz bezjēdzīgām transakcijas izmaksām. Tātad ideja ir tāda, es iegādājos daļas caur krājplānu, bet jāpārdod man ir ar transakcijas maksu, un tas maksā 1 eiro. Un tagad es tev gribu parādīt, kādu iespaidu atstāja šī pārdošana uz manu statistiku. Tie ir ieņēmumi šajā gadā, un redz, kur aprīlī man tagad būs dividendžu izmaksas no Realtī, bet tās laikam šomēnes arī ir vienīgās. Un tieši šī pārdošana man dod portfolio pieaugumu, atvelkot transakcijas maksu, tīrā peļņa 2,99, plus procenti no tā, ka man stāv nauda Trade Republic depo, un šobrīd jau man ir 3 eiro 6 centi, kas jau ir vairāk nekā visas dividendžu izmaksas iepriekšējā mēnesī. Un šeit tu redzi, ka Pan American dividendes bija tikai 28 centi, un pārdošana man šī gadījumā atnesa vairāk nekā izmaksas no dividendēm. Labi, šīs dividendes man būtu katru kvartālu, tomēr, kā jau es teicu, es gribu atstāt uz tevi iespaidu, lai parādītu, ka tad, kad mēs zinām, ko mēs daram akciju tirgu, mēs varam uzbūvēt savu labklājības ratu arī ar mazām regulārām summām. Šeit varam paskatīties vēl, redz, kur augšā visa statistika, kopējais ieguvums
3,99, bet mīnus 1 eiro, jo tās bija transakcijas maksas. Pēc savas būtības es patiesībā esmu treidotājs. Un tas ir tas, ko mēs varam darīt tad, kad ir jau zināma pieredze. Situācija ar pārdošanu manī uzsita tiešām atkal to treidotāju garu. Es gribu parādīt, ka pat folio var ieripināt ātri tā, lai tas kļūtu ļoti interesants. Tāpēc es pieņēmu lēmumu, ka es turpmāk ar noteiktām akcijām veikšu arī aktīvo treidošanu. Kaut kur latviskajā vidē es dzirdēju, ka kāds mēģināja apgalvot to, ka ar treidošanu mēs galu beigās neko neiegūstam un radam tikai zaudējumus. Es tam varu piekrist tikai tad, un lielākā gadījumā tas tā arī ir, ka cilvēki paši nesaprot, ko viņi dara, un viņiem nav stratēģija. Savukārt, ja mums ir konkrēta stratēģija, ja mēs pie tās pieturamies, ja mēs zinām, ko daram, tad tieši ar treidošanu un iegūtu līdzekļu reinvestēšanu mēs ļoti ātri iegriežam savu pārticības ratu. Tā kā, ja vēlies sekot līdzi maniem aktīvajiem treidiem, piesakojies šim kanālam, piesakojies Instagram kontam, un es ļoti, ļoti ceru, ka es tev palīdzu ieraudzīt akciju tirgu daudz savādākā, draudzīgākā veidā. Protams, ka es novēlu tev, lai arī tavs portfolio vienmēr ir plusā.